Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, prezidijs, godātie deputāti, mediju pārstāvji. Šodien tātad ir pirmajā lasījumā valdības piedāvātais budžeta likumprojekts, kurā, kā jūs redzējāt, ir kopumā 31, ieskaitot pašu likumprojektu, 32 likumprojektu grozījumi. Esam diezgan daudz izmaiņas piedāvājuši šī gada budžetā, kurš ir nosaukts par budžetu iedzīvotāju drošībai un konkurētspējai. Un nav noslēpums, diemžēl, pie mums joprojām kaimiņos notiek karš, joprojām Krievija uzbruk Ukrainai, joprojām Baltkrievija izmanto savu aparātu, lai apdraudētu hibrīdā veidā mūsu robežas, un līdz ar to mēs nevaram nedomāt par mūsu drošību. Tāpēc šajā budžetā pagājušajā gadā daudz debatētais atalgojums iekšējai drošībai, ieslodzījuma vietu pārvaldei, iekšlietu dienestiem ir tas, kas arī ir piedāvāts šajā budžetā, jo ne tikai no aizsardzības, ne tikai no mūsu aizsardzības līnijas stiprināšanas, kas notiek visas 3 Baltijas valstu robežas, bet arī no tiem cilvēkiem, kas ikdienā saskaras ar drošības apdraudējumu, kas strādā ar to loku, lai tiešām mūsu cilvēki Latvijā varētu justies droši, lai viņi redzētu, ka patiesībā par viņiem rūpējas, par viņiem gādā mūsu dienesti, tas ir arī šī budžeta piedāvājums. Bet budžetā bez drošības, protams, ir arī konkurētspēja. Es noteikti vēl atgriezīšos pie drošības, un konkurētspēja ir tā lieta, kas mums visiem ir svarīga, lai šajos ļoti izaicinošajos apstākļos, kad mēs redzam apkārt Eiropā šobrīd joprojām ir diezgan augstas Eiropas centrālās bankas procentu likmes, joprojām mēs redzam, ka mums ir savādākā veidā budžets jāveido, izejot no 3 gadu budžeta veidošanas ciklu, pārējot uz 4 gadiem un aizejot arī prom no tā, ka mums Covid laikā nebija ierobežojumu, cik daudz varēja arī tērēt deficītā. Šobrīd tie ierobežojumi diezgan stingri, mums ir jāatgriež pie budžeta disciplīnas, un, protams, arī ņemot vērā to, ka notiek karš tepat pie Eiropas robežām, arī tas ietekmē Eiropas eksportspēju, Eiropas konkurētspēju. Un tāpēc šajos apstākļos mēs esam piedāvājuši risinājumus, lai Latvija, neskatoties to, ka eksportspējas tirgi ir mazinājušies, ka Vācijā šobrīd mēs redzam ir diezgan liela izaicinājuma, tas nozīmē, ka arī mūsu uzņēmumiem ir grūtāk pārdot savu preci, jo pieprasījums nav tik liels. Mēs esam piedāvājuši konkurētspējīgāku, labāku nodokļu sistēmu, kur ir mazāk sarežģītu procedūru jāveic, un tas ir šīs valdības prioritātes. Uzdevums samazināt administratīvo slogu mūsu uzņēmējiem, jo mēs, protams, vienmēr iestājamies par mūsu iedzīvotājiem, par viņu drošību, labklājību, bet arī bez uzņēmēju interešu pārstāvības, bez tā, ka mēs domāsim, kādā veidā mūsu uzņēmēji jūtas mūsu valstī, es domāju, mēs nevaram arī sagaidīt, ka mūsu ekonomika strauji atkopsies. Tāpēc man jāsaka, ka šis piedāvājums nebija vienkārši 2 gadu darbs jau iepriekšējās koalīcijas laikā. Mēs uzsākām ar iepriekšējiem koalīcijas partneriem, bet mēs nolēmām, ka mēs to turpināsim, jo sadarbības partneri gan darba devēja konfederācija, gan ārvalstu investoru padome, gan Tirzniecības rūpniecības kamera, gan daudz citi arī arotbiedrības piedalījās šajā darbā, un šis ir mūsu kopdarbs. Protams, tas ir ar zināmiem kompromisiem pieņemts, bet es domāju, ka šis konkurētspējas piedāvājums piedāvā lētāku, ātrāku un vienkāršāku veidu, kā mūsu uzņēmēji un iedzīvotāji var norēķināties, maksājot nodokļus. Mēs bieži dzirdam, ka sagaida no valdības vai no politiķiem risinājums, kādā veidā mēs veicināsim mūsu tautsaimniecības attīstību. Un es domāju, lai mums attīstītos tautsaimniecība, mums ir vajadzīgi vairāki aspekti. Mums ir vajadzīga konkurētspējīga nodokļu sistēma, tas šeit ir. Mums ir vajadzīga politika, kurā mēs spējam mūsu uzņēmumiem piedāvāt mazāk administratīvo slogu, kurā mēs ļaujam mūsu uzņēmējiem darīt to, ko viņi vislabāk prot, nodarboties ar biznesu. Un tāpēc tiešām administratīvā sloga samazināšana un nevis vienkārši tāda formāla, bet pēc būtības ir šīs valdības liels darbs.
Un mēs esam sākuši to darīt nekustamā īpašuma jomā, un viennozīmīgi domāju, ka šis arī rāda pirmos rezultātus. Jūs arī redzat, ka arvien vairāk arī ārvalstu investori paziņo, ka viņi vēlas ieguldīt Latvijā. Viņiem ir interesanti Latvijā ieguldīt. Arī mēs esam vienojušies, ka es kā ministru prezidentu vadu lielo investīciju padomi, lai tiešām sistēmiskas problēmas, ko mēs redzam gan uzņēmumiem saskaroties ar dažādām birokrātijas slogu pazīmēm vai sistēmiski risinājumiem jautājumiem, mēs kopā gan ar pašvaldībām, gan ar uzņēmumiem, gan mūsu ministriem, valdības vadītāji kopā, mēs visi varam šīs problēmas arī risināt ātrāk, piedāvājot arī investīcijām zaļo koridoru. Zaļais koridors ir arī labi novērtēts, tas arī rada lieliem uzņēmumiem iespēju daudz ātrāk atvērt savus biznesus, un viens no piemēriem, ko arī mēs esam piedāvājuši, tātad šīs nomas tiesības, kur bieži vien uzņēmumi saka, lai mēs ieguldītu lielāku finansējumu, mums vajag garākas tiesības palikt šajā vietā. Ja mēs esam izdomājuši tur būvēt, pieņemsim ražošanas telpas, tad pašvaldība šobrīd ne īpaši garu termiņu var iedot. Mēs arī esam nolēmuši, ka to mēs mainīsim uz garākiem termiņiem atkarībā no tā, cik liels arī ir šis investīcija apjoms. Un tādā veidā, risinot šīs sistēmiskās problēmas, mēs sadarbojamies kopā gan ar darba devējiem, gan Tirzniecības rūpniecības kameru un veidojam tātad to sistēmu Latvijā tādu, lai tiešām uzņēmēji nevis redzētu, ka valsts kārtējo reizi grib viņus kontrolēt, sodīt, bet lai valsts tiešām radītu apstākļus, kur uzņēmējiem būtu un attīstīties. Tāpēc man ir prieks, ka arī tiekoties Norvēģijā vizītē ar lieliem uzņēmumiem, arī ar tiem, kas jau Latvijā strādā daudzus gadus, vidēji 8 no 10 uzņēmumiem ar Norvēģijas investīciju kapitālu ir pateikuši, ka viņi attīstīsies Latvijā, viņi turpinās ieguldīt vēl vairāk un paplašinās arī savu kapacitāti. Tas nozīmē vēl vairāk ieguldīs Latvijā, jo mums ir riska apetīte, mēs vēlamies ātri mainīties, mēs vēlamies piedāvāt konkurētspējīgākus nodokļus, un tas ir ļoti svarīgi šajā ļoti sarežģītajā situācijā, kad mēs redzam, kas Eiropā šobrīd notiek. Man jāsaka, ka šajā koalīcijā kapitāla tirgus attīstība bija viena no tām lietām, par kuru mēs spējām vienoties, un tas ir ļoti pozitīvi, tāpēc, ka mums ir jābūt jau gataviem to izdarīt Eiropas līmenī. Šis ir viens no galvenajiem uzdevumiem, kādā veidā Eiropa var attīstīt savu kapitāla tirgu. Tāpēc kapitāla tirgus attīstības sākot ar lielajiem uzņēmumiem būs viens no priekšnosacījumiem, lai attīstītu mūsu ekonomiku. Tāpēc vienkāršākai nodokļu sistēmai noteikti fiksētais neapliekamais minimums, kas 25. gadā būs 510 eiro, būs arī tiem uzņēmumiem, kas strādā visās Baltijas valstīs, milzīgs atspēks, kad varēs tērēt mazāk resursu, mazāk grāmatvežiem, finansistiem būs jārēķina, un 95% no darbiniekiem būs lielāks atspēks maciņos, algās. Līdz ar to tādā veidā mēs uzņēmumus motivēsim arī strādāt Latvijā. Tas, ka mēs esam mazinājuši ienākumu nevienlīdzību un minimālā alga jau pieaugs, vakar arī ministra kabinetā tika pieņemts, ka tā ir 740 eiro, parāda, ka mēs mazinām nevienlīdzību. Par to ir daudz runāts, par to ir daudz diskutēts, bet šoreiz tiešām nevienlīdzība tiek mazināta, un tas, ka mazāk saņemošiem darbiniekiem būs vairāk naudas, tas, manuprāt, ir ārkārtīgi labs risinājums, jo bieži vien arī atverot tieši uzņēmumus, rūpnīcas, ir ļoti svarīgi, cik daudz izmaksās cilvēku kapitāls, darba resursi. Un tāpēc par to ir jādomā, ja mēs gribam piesaistīt arī šeit mūsu pašu uzņēmumus un arī ārvalstu investīcijas. Runājot par drošību, vēl joprojām, kas ir pāri, protams, visam tam, ko mēs darām, tad es vēlos atgādināt, ka mēs drošībai tērējam jau 3,5% no mūsu IKP. Vai tas ir labi? Jā, tas ir mūsu lepnums. Un tas nav nācis viegli. Lielākā daļa arī no deputātiem ir atbalstījuši ieguldījumus drošībā, un mēs zinām, cik grūtu izvēļu priekšā mēs esam bijuši, jo kopš 2014. gada mēs pakāpeniski, bet mērķiecīgi esam palielinājuši savus izdevumus drošībai. Un tas nozīmē, ka mēs varam uzbūvēt austrumu drošības līniju, tas nozīmē, ka mēs varam iegādāties gaisa aizsardzību, un tas nozīmē, ka mēs varam atjaunot savu obligāto valsts drošības militāro dienestu, kuram, protams, ir vajadzīgi arī lieli ieguldījumi, lai mēs varētu ekipēt šos karavīrus, lai mēs varētu arī iemācīt visiem, kas
šobrīd dienas bruņotajos spēkos arī pielietot tās jaunās tehnoloģijas, kādas Latvijai ir pieejamas. Un vai mēs esam par to lepni? Es domāju, ka nereti mēs esam pārāk maz lepni par to, ka Latvija tiešām ir parādījusi savu stingro mugurkaulu, un mēs esam spējuši šādus līdzekļus atvēlēt, jo mums, dzīvojot šajā reģionā, kaimiņi tik ātri nemainīsies, un, manuprāt, tas arī mums paver daudz durvis, runājot gan ar NATO spēkiem, gan runājot starptautiski, parādot, ka mums ir vajadzīgi arī šeit NATO karavīri Latvijā, un tāpēc man ir lepnums, ka novembra vidū šeit ir ieradīsies NATO ģenerālsekretārs, un mēs varēsim certificēt mūsu NATO Ādažu poligonā esošo militāro bāzi, kas atbildīs brigādes līmenim. Tā kā es domāju, ka to varbūt ir grūti tā novērtēt, bet viennozīmīgi tas, ka strādā 14 dažādas valstis kopā, tas ir milzīgs Latvijas nacionālo bruņoto spēku un Latvijas nopelns. Mēs esam ieguldījuši daudz, lai arī mums uzticētos, un paldies arī Kanādas kontingentam, kas ir vadošais šajā NATO bāzē. Tātad drošības prioritātēm kopumā mēs esam paredzējuši papildus 284,3 miljonus. Tur arī ieskaitīts atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā. Mēs celsim atalgojumu gan iekšlietu dienas darbiniekiem, gan ugunsdzēsējiem, gan arī ir paredzēts jauns infrastruktūras attīstības finansējums poligonam Sēlija, kā arī radaru iegādēji, lai mēs varētu attīstīt vēja enerģiju Latvijā un lai šie drošības radari varētu būt spējīgāki, jaudīgāki, kas varētu atbilst arī mūsu ikdienas un šodienas elektronikas un tehnoloģiju attīstībai. Tas viss, protams, maksā finanses, naudu, bet mēs vēlamies, lai mūsu debesis būtu aizsargāts, tāpēc mēs nevaram arī par šiem diezgan dārgajiem, bet ļoti vajadzīgajiem jautājumiem nedomāt. Kas vēl ir ļoti svarīgs šajā budžetā? Es domāju, ka mums ir jārunā par darba spēku un cilvēku kapitālu, un STEM, un skolas, un programma, un pedagogi noteikti ir bijuši gan deputātu, gan iedzīvotāju, gan mēdīju, gan arī manā dienas kārtībā šajā gadā daudz, un noteikti būs vēl, jo pagājušā gadā mēs budžetā paredzējām papildus programmas un papildus finansējumu tieši STEM izglītībai. Bija pagājušā gadā palielināts atalgojums gan pedagogiem, gan pirmsskolas pedagogiem pašvaldību budžetos, un šogad mēs to turpinam darīt. Mēs esam visi vienojušies, ka mums kopējais atalgojuma fonds publiskajā pārvaldē nepieaug vairāk kā par 2,6%. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzam, ka vairāk mēs šobrīd nevaram sacensties ar privāto sektoru, mums ir jāļauj privātajam sektoram augt. Un līdz ar to arī kopējais atalgojums arī neatkarīgajām institūcijām no valdības puses ir piedāvāts ne vairāk kā 2,6% apmērā. Man arī ir gandarījums, ka neatkarīgās institūcijas, vismaz augstākās tiesas pārstāvs arī valdības sēdē apstiprināja, ka viņš solidarizējas ar valdību, ar publisko pārvaldu un ļoti labi izprot esošo budžeta situāciju, kas liecina, ka mums ir labs un aktīvs dialogs arī ar neatkarīgajām institūcijām, arī ar šīm nozarēm, kurš iepriekšējos laikos varbūt nav bijis tik vienkārši veidojies, bet katrā ziņā šis darbs ir novērtēts, ka mēs viens otru sadzirdam un kopā valsts spēja attīstīties, saprotot, kādas ir budžeta vajadzības, kādas ir arī katras nozares vajadzības. Tāpēc pedagogiem ir piedāvāts atalgojums, un mēs arī esam piedāvājuši izglītībai tātad iespēju attīstīt programmu skolā finansēšanas modeli. Protams, vēl pie papildus budžeta iespējām ir jāstrādā, bet ir ļoti svarīgi, ka mēs neapstājamies un mēs dodam zaļo gaismu programmai skolā, meklējot vēl veidus, kādā veidā tiešām šo programmu mēs varam palaist uz priekšu nākamā gada laikā, jo ir ļoti svarīgi, ka mēs domājam par cilvēku resursu, jo tas ir galvenais, kas mums ir, cilvēka kapitāls, tas ir mūsu resurs, inovācijas, zinātnes, cilvēku galvas, viņu zināšanas ir tas, kas arī mūsu valsti veido un padara stiprāku. Mēs arī šajā budžetā esam piedāvājuši ģimenēm atgriešanos darba tirgu un strādājošiem vecākiem. Vecāku pabalsts ir paredzēts 75% apmērā līdzinējo 50% apmērā. Un tas bija svarīgi, lai tiešām arī ne tikai vārdos, bet arī darbos parādītu, ka mums ir svarīgas jaunās ģimenes. Jaunās māmiņas, kuras ir bijušas valžu locekles, strādājuši valdēs, iepriekš nevarēja aiziet bērnu kopšanas atvaļinājumā, jo tad viņas faktiski zaudēja šo vietu valdē. Mēs esam piedāvājuši likumā izmaiņas, lai jaunās māmiņas varētu saglabāt valdes locekļu statusu, un Tieslietu ministrija ir arī iesniegusi grozījumus, kas paredz, ka tādējādi mēs arī veidosim iespēju
varbūt arī šiem cilvēkiem veidot ģimenes, tādējādi nezaudējot arī reizēm ļoti sūri un grūti veidoto karjeru. Attiecībā uz senioriem man jāsaka, ka ir dubultots neapliekamais minimums, turpmāk tas būs 1000 eiro, un arī ir pilnveidots pensiju indeksācijas mehānisms. Tiks indeksētas pensijas vai tās daļa, kas nepārsniedz iepriekšējā kalendārā gada vidējo sociālo iemaksu apmēru. Tātad tas nozīmē, ka indeksēta tiks lielāka pensiju daļa, un es arī atgādināšu, ka mēs turpinam arī veidot piemaksas par to pensiju uzkrāto stāžu, kas tika izveidots līdz 95. gadam. To mēs sākām jau pagājušajā gadā darīt un turpinam arī šajā gadā, jo skaidrs, ka mums ir diezgan daudz cilvēku pensiju vecumā, kuri, protams, arī strādā, tāpēc arī ir atrasts risinājums mūsu, kā es saucu, sudraba ekonomikai, lai viņi varētu gan strādāt, gan arī saņemt savas pensijas un pilnveidot arī mūsu ekonomiku. Vienmēr un visu mūsu galvās noteikti būs veselība. Šodien arī man ir prieks, ka mums ir tik daudz deputāti, kas ir veseli. Ne visiem veselība vienmēr ir tā, kas ļauj pilnvērtīgi darboties, tāpēc mēs nevaram neielikt mūsu budžetā jautājums par onkoloģisko saslimšanu un 21 miljonu papildus jau esošajam budžetam, kas bija pagājušā gadā 275 miljoni. Tas bija lielākais ieguldījums veselībā. Mēs šogad esam atraduši vēl papildus 21 miljonu onkoloģiskajām saslimšanām un reto slimību ārstēšanai, kā arī specifisku slimību ārstēšanai, kas ir grūtniecēm, jo mums demogrāfija ir svarīga. Mēs arī esam dubultojuši valdībā individuālās zāļu kompensācijas. Vienam pacientam iepriekš bija 14 000 šādu kompensāciju iespējami. Šobrīd tas ir 30 000. Man jāsaka, ka mēs nevaram nedomāt, protams, arī par mūsu pašvaldībām. Un pašvaldību domstarpību protokols ir arī pievienots budžetam, un jūs zināt, ka pašvaldības ir vienojušās ar valdību, neskatoties uz to, ka, protams, šis budžets kopumā ir bijis tāds izaicinošs, kā es jau minēju, ņemot vērā mūsu ģeopolitiku blakus kaimiņos. Un tā kā pašvaldībām pēc iepriekšējā gada, kur bija viņiem izaicinājums viņu budžetos, bija ļoti svarīgi redzēt arī ilgtermiņa risinājumu, kādā veidā tad valdība piedalīsies un veidos tātad arī pašvaldību fondu. Mēs esam tātad vienojušies, ka pašvaldību budžetos šogad un turpmāk nonāks lielāka iedzīvotāja ienākuma nodokļu daļa, lai paredzētu arī plānotās nodokļu izmaiņas, kuras mēs esam piedāvājuši, un jāsaka, valdība pilnībā kompensē tātad nodokļu izmaiņām radītos arī izdevumus zaudējums pašvaldību budžetos, un tātad turpmāk pašvaldības saņem 78% no iedzīvotāja ienākuma nodokļa līdzinējo 75 vietā. Mēs vienojamies ar pašvaldībām, ka šogad vēl mēs saglabājam esošo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas kārtību, jo pašvaldības vēlējās redzēt vēl kaut ko savādāk šajā finanšu izlīdzināšanas kārtībā, un tas nebija vienpersonisks tātad valdības lēmums, neiet tālāk, bet tas bija lēmums, ko mēs veicām kopā ar pašvaldībām, uzklausot arī viņu intereses. Līdz ar to kopumā pašvaldībām ir plānots izlīdzināto ieņēmumu pieaugums apmēram 10,3% apmērā salīdzinot ar pagājušo gadu. Un tā kā mums ir pierobeža ļoti svarīga, un tieši pierobežā ir svarīgi arī, lai mēs veicinātu konkurētspēju un atbalstītu tās pašvaldības, kuras šobrīd arī dēļ faktiski dzelzs priekškara ar Krieviju un Baltkrieviju piedzīvo arī dažādas grūtības. Mēs esam Eiropas Savienības ārējo robežu pašvaldībām piešķīruši papildus 2,5 miljonus, un kas tiks novirzīti 5 pierobežu pašvaldībām - Alūksnei, Augšdaugavai, Balviem, Krāslavai un Ludzas novadiem. Un pie tā noteikti es vēlos vēl nedaudz pieturēties. Pēdējā Eiropadomē arī iestājoties par mūsu robežām un hibrīdā apdraudējumu migrācijas radīto spiedienu uz Baltijas un Polijas robežām, mēs arī esam panākuši Eiropas līmenī izpratni pirmo reizi, ka tas migrācijas spiediens, nelikumīgās migrācijas spiediens, ko organizē šīs valdības, ir uzskatāms par atsevišķu izņēmumu, un tur ir jāpiemēro savādāka veida migrācijas principi, kā arī mēs esam noteikti vērsīsim akcentu arī Eiropas līmenī, ka mums ir jādomā, kādā veidā tas, ka Latvija, Baltija, Polija, Somija sargā Eiropas Savienības ārējās robežas, kā mēs arī varam rast lielāku atbalstu Eiropas līmeņa finansējumā, lai mēs varētu arī turpmāk tikpat droši nosargāt mūsu robežas. Runājot vēl par citām nozarēm, man
ir gandarījums, ka mēs esam arī sociālajai rehabilitācijai un pakalpojumiem bērniem ar autiskā spektra traucējumiem spējuši rast finansējumu. Un tātad mums ir svarīgi, ka mēs domājam par ģimenēm, mēs domājam par bērniem, kur ir reizēm īpaši talantīgi un viņiem ir svarīgi spēt papildus rast programmas un lai arī apmācītu pedagogus, lai viņi varētu iekļauties kopējā sistēmā. Un, pateicoties šiem pakalpojumiem, arī vecākiem ir vieglāk, kādā veidā viņi var komunicēt ar saviem bērniem un izcelt tos talantus, kas šajos bērnos ir, jo mums šie cilvēki ir vajadzīgi. Mums arī ir skaidri nosacījumi ārvalstu filmu veidošanai un dispasāku rīkošanai Latvijā, un noteikti mēs vēl strādāsim pie tā, lai mēs arī veicinātu vēl vairāk sportu, un es domāju, ka uz otro lasījumu piedāvāsim vēl labāku risinājumu arī sportam. Palielinoties ieņēmumiem no akcijas nodokļa, mēs arī esam paredzējuši papildus finansējumu pieaugumu valsts kultūra kapitāla fonda programmās un īpašu programmu esam izstrādājuši senatnes loterijas veidā, lai ieņēmumi tiktu novirzīti kultūras mantojuma saglabāšanai. Tātad arī tādā veidā, stāstot par mūsu kultūras mantojumu, radot papildus finansējumu šīm vajadzībām. Bet visam pāri noteikti jūs jau esat arī tikuši iepazīstināts, arī frakcija padomē to stāstīja, ka mēs arī piedāvājām izmaiņas valsts pārvaldē. Un šīs izmaiņas ne visas atspoguļojās budžeta likuma projekta pakotnē. Tātad jau šo budžetu veidojot 50 miljoni tika atrasti kopējā publiskā finansējumā. Tātad nozara ministrijām bija jāatrod savos budžetos finansējums 4 gadiem. Kopumā 50 miljonu apmērā. Tas nebija viegli, jo tas nozīmē, ka ir jāsamazina 4 gadus uz priekšu kādas aktivitātes vai jārod ekonomija, kādā veidā var iekonomēt. Un mēs arī esam vienojušies, ka līdz 5% apmēram mēs arī strādāsim turpmāk, lai mēs redzētu, vai mēs varam vēl kādas izmaiņas un ekonomiju rast turpmākajā valsts pārvaldē. To mēs esam vienojušies ar darba devēju konfederāciju, un valsts kancelei būs vadošā iestāde, kas arī turpmāk strādās pie šī uzdevuma. Un es zinu, ka tas nebūs vienkārši. Tā kā līdz 5%, bet ne vairāk. Un noteikti, ka ne no visa budžeta, bet no atsevišķām nozarēm. Tāda arī ir šī vienošanās. Bet skaidrs, ka mēs arī esam piedāvājuši, un ir arī manis iesniegti piedāvājumi būs kapitāla sabiedrību regulējumā, jo šobrīd nav regulēts faktiski ne privāti, ne publisko kapitāla sabiedrību ienākuma apjoms. Tam ir vajadzīgs, acīm redzot, labāks regulējums vai uzlabotāks, ja tā es varu teikt, jo ir arī valsts prezidenta iniciatīva par šī kapitāla sabiedrību padomju un valžu algu iesaldēšanu, bet attiecībā uz nākamo regulējumu jau valdība lēma augusta sēdē, ka mums ir vajadzīgs skaidrāks regulējums, kādā veidā mēs turpmāk arī vērtējam, kas ir tās kapitāla sabiedrības, kas konkurē tirgu, kuriem ir eksporta tirgi, kādi ir viņu izaicinājumi, vai varbūt tās ir kapitāla sabiedrības, kurām principā ir diezgan liels monopola stāvoklis, un faktiski viņi tirgu nekonkurē, un viņiem nav arī eksporta tirgus, tad diez vai mēs to varam tik tieši salīdzināt ar privāto sektoru, kurš cīnās par tirgu, kuri konkurē tirgu un kuriem ir arī eksports. Tā kā mēs katrā ziņā esam piedāvājuši jaunus veidus un arī jaunus principus, kā mēs izvērtēsim valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību turpmāko atalgojumu, arī principus, pēc kādiem tie strādās. Tas nozīmē, ka mēs arī sagaidām, ka turpmākajos procesos arī paralēli budžetam varētu būt debate par kapitāla sabiedrībām. Tāpat arī jāsaka, Izglītības un zinātnes ministrija jau ir piedāvājusi risinājumu samazināt padomes locekļu skaitu, un es arī sagaidu, ka vēl vairākas nozara ministrijas nāks ar savu kapitāla sabiedrību un savu vairāku sabiedrību padomes locekļu skaitu samazināšanu, jo jā, mēs savulaik ieviesām OECD prasības, tur bija prasības ieviest padomes un valdes, un nav pilnībā jāatsakās no padomēm, bet noteikti ir jāpārskata principi, pēc kuriem padomes šobrīd ir daudz kur izveidots. Mēs noteikti varam konsolidēt šīs padomes, jo tādējādi arī, ja padome ir vairākām institūcijām vai, pieņemsim, vairākām slimnīcām viena, tad viņi daudz labāk var pārskatīt kopējo Latvijas bildi, nozares attīstību, metodiskos principus, pēc kādiem, pieņemsim, ārstē pacients, un tādā veidā arī gan iekonomēt budžeta līdzekļus, gan veidot labāku metodiku un stratēģiju, pēc kāda strādā gan konkrētā iestāde, gan konkrētā kapitāla sabiedrība. Pats vēl viens tas, ko es vēlējos noteikti minēt, ir stāsts par vakanču banku.
par kuru mēs esam vienojušies, tātad publiskajā valsts pārvaldē turpmāk tiks veidota tāda vakanču banka. Mēs esam vienojušies, ka vairāk kā gadu, izņemot dažas vietas, kas ir, protams, pedagogi un drošības iestādes un drošības struktūras, nepakļausies šīm prasībām, bet ja vairāk kā gadu ir bijusi tukša vakants, tātad ir skaidrs, ka šī vakants visdrīzāk tuvākajā laikā arī netiks piepildīta, tad mēs veidojam vakanču banku un kopumā valsts pārvaldē strādājušo skaitu arī samazinam, pārskatām, un valsts kancelē ir tā, kas arī šo vakanču banku turēs. Protams, vēl regulējums šim jautājumam noteikti būs jāizdiskutē arī ar sadarbības partneriem, arī ar nevalstiskajām organizācijām, bet administratīvā sloga mazināšana noteikti ir mūsu valdības deklarācijā ierakstīts mērķis, un to mēs mērķiecīgi arī pildam, un es arī sagaidu no katras iestādes priekšlikums, kā vēl izdevumus varēs samazināt, pārskatīt un efektivizēt funkcijas. Rīga kā biznesa un turisma centrs noteikti būs viens no tādiem jautājumiem, pie kura valdība vēl strādās, jo es domāju, ka tieši Rīga būs tā vieta, kur visa Latvijas attīstība un Rīgas metropoles attīstība veidos arī asinsritu uz pārējiem reģioniem. Un arī kopā ar pašvaldībām noteikti vēl strādāsim pie tā, lai mēs nevis savā starpā konkurētu, bet lai Rīga varētu būt kā papildus pienesums pārējām reģionu pilsētām, pašvaldībām, jo skaidrs, ka Rīgā ir lidosta, Rīgā ir osta, Rīga ir mūsu biznesa centrs. Un es teicu jau maijā, šeit debatējot par ekonomiku, ka Rīgai nav jākonkurē ar Jelgavu vai Jēkabpili. Rīgai ir jākonkurē ar Stokholmu, Rīgai ir jākonkurē ar Tallinu, Viļņu. Un Rīgu mums noteikti ir vajadzīgs vēl pārskatīt tātad arī šo Rīgas metropoles attīstības likumprojektu, jo tādā veidā, es domāju, mēs varam dot Rīgai lielāku pienesumu, lielāku vilcēju spēku, lai investori patiešām arī varētu Rīgā investēt pēc vienkāršotākiem principiem un ņemot vērā šīs pilsētas lielo mērogu. Jo šobrīd bieži vien mēs esam spiesti Rīgu piemērot ne īsti viņu mērogam. Tāpēc es domāju, ka vēl nākamā gadā pirms pašvaldību vēlēšanām mums būs daudz debašu šeit arī par Rīgu, bet es vēlos izcelt Rīgu, jo es domāju, ka no Rīgas attīstības, no Rīgas tās vilkmes, ko mēs Rīgai iedosim, mēs arī varēsim vērot pēc tam, kā attīstās visa mūsu Latvija. Kopumā šajā budžetā tas, ko es neesmu izstāstījis, mēs neesam paredzējuši kaut kādu īpašu vēl finansējumu Rail Balticam, bet ir finansējums, kas ir paredzēts no Eiropas finansējuma, tātad papildus. Tad, kad mums būs skaidrība par to, kā Rail Baltica pārvaldība turpmāk attīstīsies, tad noteikti mēs arī varēsim runāt par budžetu. Es, protams, arī ar nepacietību gaidu tātad parlamentārās izmeklēšanas komisijas beigas, un paldies arī deputātiem, kas strādā šajā komisijā. Es domāju, tur ir liels darbs ieguldīts, lai tiešām redzētu, ka 10 gadu laikā šis projekts ir ļoti dažādi attīstījies, un šai valdībai nav vienkārši uzdevums uz galda šo 10 gadu laikā sastrādāto salikt tādā daudz maz skaidrībā, lai mēs beidzot uzliktu to vilcienu uz sliedēm un aizvirzītu taisnā līnijā no Skandināvijas uz Eiropu. Es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Kopumā pats pēdējais, ko es gribu teikt, man ir žēl šodien, protams, ka opozīcija nebalso, jo tas parāda, ka jūs nevēlaties būt iespējams līdzatbildīgi par to, ko mēs visi kopā darām. Es domāju, ka šis ir tāds laiks, kurā mēs nevaram atļauties dalīties pozīcijās, opozīcijās. Es katrā ziņā nekad neesmu strādājis tā, lai nodalītu opozīciju no pozīcijas. Man ir svarīgi, lai mēs visi kā politiķi spētu parādīt Latvijas sabiedrībai, ka mēs spējam strādāt kopā Latvijas sabiedrības interešu vārdā, neskatoties uz to, cik dažādas iespējams ir arī mūsu politiskās vērtības, bet ka mēs visi spējam parādīt Latvijas iedzīvotājiem, ka šajā laikā, kad blakus notiek karš, mēs zinām, ka mums kā politiķiem, neskatoties uz to, vai mēs esam koalīcijā vai opozīcijā, ir uzdevums atbildēt uz mūsu sabiedrības vajadzībām un atrisināt tos jautājumus, kas mums kā politiķiem ir jāizdara. Paldies!